No kurienes rodas šādas totalitārismu tendences? Ļoti vienkārši valsti nepārvalda tikai ievēlēti cilvēki. Valsti pārvalda tas, ko mēs pazīstam kā deep state vai dziļo valsti. Faktiski tā ir ļoti spēcīga ierēdniecība ar savām instrukcijām un normatīviem. Pat tad, ja tu nonāc visaugstākajā amatā, mūsu gadījumā tas būtu kāds no ministra amatiem, ministrs ātri attopās, ka viņa rokas ir lielā mērā sasietas un viņš nevar realizēt savus ieceres. Tad, kad, piemēram, vide saka, ka labu mērķu vārdā cīnīšoties ar ēnu ekonomiku, tiks ierobežots visu cilvēku privātums. Kontrolētas iemaksas un izmaksas bankomātos, kas tiešā veidā skar mūsu tiesības brīvi rīkoties ar savu privāto īpašumu. Gadījumā, ja vidu kontrolieriem, respektīvi ierēģiem, kaut kas nepatiks, viņiem būs tiesības uzdot jautājumus, tiks tērēts tavs laiks un pārkāpts privātums. Tiem, kuri saka, ka mēs šādā veidā cīnāmies pret nevēlamām parādībām, tostarp nodokļu nemaksāšanu, es teikšu tā. Nejauciet pamatbrīvību ierobežošanu ar tiesiskumu nodrošināšanas mehānismiem. Jebkurai valstī ir tiesības aizdomu gadījumā, ja ir pamatots iemesls, aizdoms, ka ir noticis likuma pārkāpums, iejaukties un veikt tiesiskas darbības, tostarp pārkāpjot privātuma robežas. Bet tas tiek darīts ar tiesneša atļauju konkrētā lietā, uzrādot pietiekošu pamatojumu šādu darbību veikšanā. Brīvā valstī nav nekāda pamata un ir bīstami noteikti jebkādus un jebkādi pamatots vispārējais ierobežojums cilvēkiem rīkoties ar savu privāto īpašumu, nevienam neko nepaskaidrojot. Pretējais nozīmē akceptēt, ka virzāmies uz totalitāru valsti.